Vakar visiem. Un ļoti liels prieks, ka jūs tādā kuplā skaitā esiet ieradušies uz mūsu jubilejas pasākumu. Tad šī gadā nekustamo īpašumu pārvaldes 125 gadu jubileju. Un šajā sakarā mēs gribējām uzaicināt jūsu mājas kontaktpersonas, jūs cilvēks, kas vistiešākajā sakarā strādā ar mūsu pārvaldniekiem, strādā ar mājas iedzīvotājiem. Nebūtu tas nav viegls darbs, tas ir ļoti grūts darbs, bet es gribu uzsvērt, ka šo darbu darot jūs palīdziet arī mums apsaimniekotājiem ļoti daudz, jo ar katru no mājas dzīvokļu īpašniekiem jūs saprotat paši, ka mums izkomunicēt ir pietiekoši sarežģīti un grūti. Saule uzaususi, kur gan atkal tā riet, kāpēc gan dienas ātri pienāk, ātri projām iet. Labām domām laika diezgan, labiem darbiem man, tikai ar tīrām, skaidrām acīm tādus paveikt var. Skandarbu varbūt tieši par tām rūpēm. Rusmāte Agatne mīļa, kas vedīja pirmajā vietā viņa mums ir. Tikai pēc viņas nāk putu krējums un saldējums. Putu krējums un saldējums. Turpināšu to, ka mums tiešām ļoti liels paldies par jūsu ieguldīto darbu, kas ir izdarīts. Un jāsaka, ka mūsu kolēģi ir 331 dzīvokļu kontaktpersonu par visām mājām. Tad es lūdzu savus kolēģus, Lienu Barbarovsku, nekustamā īpašuma pārvaldības direktori. Mēs visi zinām. Tehniskais direktors Maļiks Kukuts, kuras mājas ir nosamierināts noteikti tiem vispār nav jautājumi, kolēģis strādā. Un informācijas tehnoloģija un analīzes daļas vadītājs Mauris Žinskis. Nu, un ja man nekāds nezinu vēl, varbūt arī, ka nezinu, es esmu Signis Rīms, nekustamā īpašuma pārvaldes valdes loceklis. Došu vārdu šobrīd Jenai Barbarovskai, kas ir mūsu direktore mājas kontaktpersonām ikdienā notiek. Labvakar visiem! Kā jūs mūsu valdes loceklis jau teica, ka no 1998. gada jūs palīdzat mums veikt mājas pārvaldīšanu. Un to vēsturi, ka jūs bijat mājas vecāki, pēc tam dzīvokļu īpašnieku pilnvaras personas, un beidzot likums nomainīja jūsu nosaukumu uz kontaktpersonu, un arī likumā noteikts, ka kontaktpersonā ir ar dzīvojamās mājas īpašnieku lēmuma noteikta kontaktpersona, kas nodrošina tieši informācijas apmaiņu starp pārvaldnieku un dzīvokļu īpašnieku. Šodien, kā jūs saprotiet, ka vienīgais mūsu pasākumā mērķis ir pateikt jums paldies. Paldies, ka jūs esat. Paldies, ka visus gadus palīdzat mums. Un, protams, paldies, ka jūs atnācat. Saprotam, ka nevienmēr jūsu ieguldījums pārvaldīšanā ir novērtēts no dzīvokļu īpašnieku puses. Citi dzīvokļu īpašnieki uzskatā, ka tikai jums ir jārisina visi jautājumi viņu vietām, ka jums jābūt pieejami gandrīz diennakti. Nu, un vienkārši, ka jūs neko nedarat un tikai saņemat naudu. Bet mēs saprotam, ka tā nav. Mazu ieskicīt tomēr izvērties par to, kāda ir bijusi Jelgava no senseniem laikiem līdz pat mūsdienām. Ka Jelgavai ir jau 758 gadi,
bet dokumentos oficiāli pilsētas tiesības piešķirtas tikai 1573. gadā. Tātad pilsētai šogad svinama 450 gadu jubileja. Esam nonākuši līdz 1998. gadam. 16. jūnijā 98. gadā, 25 gadus atpakaļ, apvienoties 4 namu pārvaldē un arī avārijas remontu uzņēmumu, kuram bija interesants nosaukums Glābējzvans. Šīm 4 organizācijām Glābējzvanām tapa Jelgavas nekustamā īpašuma sākumi. Sākumā saucās uzņēmību darbības forma bija pašvaldības bezpēļņas uzņēmums nekustamā īpašuma pārvalde. Izveidojam sistēmu, kas interneta vidē jau varēja apkopot dzīvokļu īpašnieku un dzīvokļu īpašnieku kontaktpersonu izsniegtos ūdens skaitītāju rādījumus. Un tas bija pats informatīvās sistēmas pirmsākums, ar ko mēs sākām. 2011. gadā mēs turpinājām mūsu informatīvās sistēmas izstrādi, pilnveidošanu, un mēs stingri nolēmām turpmāk no šī gada izmantot un radīt interneta vidē bāzētas programmas un sapratām, ka tā ir lielāka nākotne. Tas ir ļoti nenovērtējams un milzīgs, kas ir izdarīts, un šobrīd ir vairāk pārvaldnieki, kas mums apskauž par to, ka mūsu dzīvokļu īpašnieki atrodoties Eģiptē vai vienalga, kurā pasaules malā var ielogoties savā mājas lietā un redzēt, kas notiek dzīvo. Un tagad šī renovācijas kapacitāte ar katru gadu no mūsu puses pieaug, un arī šī uzticēšanās mums un šī interesētība no dzīvokļu īpašnieku puses pieaug. Ēku atjaunošanas process, kā jau valsts loceklis minēja, ļoti sarežģīts, un nevienas mājas siltināšanas projekts nav izdevies bez kontaktpersonu izdevības. Milzīgs paldies vēlreiz gribētu teikt arī katrai kontaktpersonai, kas ir piedalījusies savas mājas atjaunošanas projektu virzīšanā, palīdzēšanā, jo šeit jūs esat vistiešākie palīgi. Ja mēs skatāmies, kad mēs pārsvarā dzīvojam ēkās, kurām šis kalpošanas laiks jau tuvojas beigām, un skaidrs, ka jāveic ir atjaunošana, renovācija, kādu konstrukciju uzlabošana, bet ar šo ēku siltināšanu skaidrs, ka mēs paildzinām dzīves ciklu, gandrīz vēl tikpat, cik tā māja jau ir nokvalkojusi. Vissvarīgākais, kas vispār šajā ēku atjaunošanas procesā ir, kad ēka kļūst droša. Mēs droši varam eksploatēt turpmāk, jo siltināšanas procesā tas nav tikai, kā mēs esam dzirdējuši galdi smēļojot, kad apvelkam kažociņu ap māju un priecājamies. Nebūtu tā nav, jo atjaunošanas process ir ļoti sarežģīts process, kurā tiek ēka pilnībā atjaunota un uzlabota un panākta ēkas drošība, lai tiem dzīvokļu īpašniekiem un iedzīvotājiem, kas atrodas ēkā, lai viņi varētu droši eksploatēt arī turpmāk šo māju. Ieteiktu viņam, kuram padomāt par šo iespēju dzīvot drošā, sakoptā un kārtīgā mājā. Mūsu kopīgie nākotnes uzdevumi, kas ir tepat pie durvīm, kas klauvē, kas mūs uzrunā un mūs dara bažīgus. Pirmkārt, tā ir mājas saglabāšana. Viens ir tas, ko teica Oļegs, ka mēs māju varam siltināt, bet nebūs tā nekad, kad visas mājas tiks piekritīs veikt šo milzīgu ieguldījumu, lielu ieguldījumu viņas siltināšanā. Mums ir jādomā par to, kā mājas saglabāt. Šobrīd mājām ir kā minimums 40 gadi. Jaunākā māja, man liekas, mums ir 40 gadu, kaut kā 38 vai 40 gadus nepateikšu no galvas. Un jāsaprot, ir tas, ka māju eksploatācijas liederīgais laiks ir pagājis. Es rosinu tomēr nopietni par to padomāt. Un par uzņēmumu varbūt es minēšu pašā nobeigumā, pirms ejam uz blakus zāli. Tad mūsu lielākais izaicinājums tāds, ka ir jāstrādā pie apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanas. Diemžēl es varu atzīt, ka tas uzņēmums, kas sev uzskata, ka viņš ir labākais pakalpojums sniedzējs savā sfērā, ilgi nedzīvo.
Viņam nav uz ko tiekties, mums ir uz ko tiekties, arī jūs to ziniet, ka mums ir uz ko tiekties. Un mums ir ko tiekties uz apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanu un uz uzņēmumu konkurences spējas noturēšanu. Tas nekas, ka mēs šodien esam lielākie Jelgavas pilsētā. Ja nebūs mūsu darbam kvalitāte, mums konkurentēsies garām. Es to negribu piedzīvot, tāpēc jūsu ierēsinājumi, jūsu komunikācija, un es ceru, ka pandēmija ir beigusies, mēs turpināsim gadu veidot šādas sapulces. Mums ir ļoti svarīgi, ļoti saistoši, tāpat kā jūsu palīdzība kopējā darba veikšanai. Liels paldies šodien! Es domāju, ka māja bez kontaktpersonas tas nav labs variants vispār. Un sakoju visam līdzi, un man ir lielākais gandarījums un prieks, kad man ir ļoti laba sadarbība ar NIP, konkrēti ar Ilonu, ja? Un ja es kaut ko redzu, kas būtu tur darams, protams, es aprunājos individuāli arī ar iedzīvotājiem, mēs nesaucam tur sapulces vai kaut ko vairāk, bet ļoti bieži individuāli parunājamies turpat sētā, kapņu telpā un viss, ja. Un ļoti priecīgi par to, ka tā sadarbība ir konstruktīva, ar labu iznākumu. Mēs nomainījām gan durvis, mēs nomainījām pagājušā gada decembrī, tad mēs nomainījām tagad pavisam nesen visās kāpņu telpās logus 24, ja? Un pamazītiņām visu laiku darām. Mums bija uzkrājums veiksmīgi, uzkrāt naudiņa, un plānojam arī tālāko darīt, ja? Kā ir šodien sapulcinājām tādā svētku reizē kontaktpersonas, vai nav tā, ka dusmojoties, pukojoties, ka ir izjaukts vakars, ja? Oi, nē, es ar lielu prieku atnācu, jā, tas ir kopējs darbs, mēs esam tādi mazie cinīši te, ja, vezumā, bet, protams, tam jābūt arī iekšā kontaktpersonām. Tas ir lieliski, jā. Ko jūs novēlēt NIPam 25 gadu jubilejā? NIPam, protams, vispirms pār visam mieru, mums visiem mieru, mums Jelgavā mieru un visā pasaulē. NIPam veiksmi, turpmāk sadarbībā, lai viss jums izdodās, pacietību. Šodienas pasākums, kā jums šķiet, vai tā ir vajadzīgs tādas satikšanās reizes, vai vajag vienmēr tikai ļoti nopietni risināt problēmas? Šitien tas pasākums, kas bija, jā, viņš bija vajadzīgs, bet tādas ikgada sapulces, kur bilance, tu paskaties to bilanci, tad nolaiž to bilanci, tad viena daļa saka, ja все равно ничего не понимаю, un viss, es domāju, ka tas ir, nav obligātais variants. Ja māja kaut ko konkrēti grib panākt, teiksim, vasaras periodā, tad jau uz tais stundās, kas ir ap 7 vakarā pie mājas, tad varbūt iznāks ārā. Cilvēks ir ļoti grūti pierunāt uz kaut ko iet. Vienkārši, pēc principa, atliekiet man mieru, man nekas neinteresē. Pat uz renovāciju, ka piemien kaut ko tādu, ņē, toļka ņēta. Kontaktpersonām viss ir atkarīgs no dzīvokļu īpašniekiem. Mums mājā tomēr apmēram 70% ir krievvalodīgie cilvēki, kuri avīzes nelasa, neko nezinu. Viena liela daļa ir stiprā vecumā jau pensionāri, kuri arī sevišķi nevēlas zināt. Viņi dzīvo padomjā, un tas ir tas grūtākais moments. Ar NIPu sastrādāties nav nekādu problēmu. Tur mierīgi ir. Ej uz turieni, bez kaut kā, ja man arī māca. Kulakom postalu visu. Es saku, nevajag, tas nav mans stils, es tā nerunāju, kulakom postalu. Mierīgi. NIPu var sarunāt visu, ko vajag. Ko viņam novēlēt? Izturību. Ar klientiem strādāt nav viegli. Izturību un pamatīgu. Un ir jābūt pamatīgiem nerviem. Ojojoj. Jo, diemžēl, dzīvokļu īpašnieki reizēm ir tādi. Māja mums nav liela, bet viņa ļoti skaista. Viņa atrodas blakus Katoļu baznīcai. Māja ir veca ar 10 dzīvokļiem, 3 tā māja. Mēs iekļaujamies vēsturiskajā zonā. Jelgavas, līdz ar to tas projekts bija diezgan sarežģīts, jo māja 50. gados tika atjaunota pēc kara, bieziem mūriem, vecām komunikācijām, kuras regulāri plīsa, bija šavārijas, nedienas, bija liela izdevuma. Un tad sākam meklēt risinājumu.
pateicoties arī konsultācijai nekustamo īpašumu pārvaldes par līdzfinansējumu iespējām, pašvaldības līdzfinansējumu iespējām, mēs tā kā nolēmām, paldies arī iedzīvotājiem, kur nobalsoja vairākums par, uzsākām projektu, izmantojot naudas ietaupījumu par mājas renovāciju. Un šobrīd bija Covid, bija sarežģīti. Jāsaka, nav ļaunuma bez labuma, jo šajos 2 gados arī nekustamo īpašumu pārvalde ļoti attīstījusies un nāca pretīm iedzīvotājiem daudz vairāk. Mums palika vieglāk strādāt, līdz ar to mums arī atradām iespēju īstenot šo projektu, un mums ir plānos tā, ka pēc Jāņiem mums būs blakus Katoļu baznīcai atjaunot skaista, moderna māja. Un tā turpināt. Par šiem gadiem, vai var teikt, ka kaut kas ir mainījies par šiem 10 gadiem? Nu jā, ir uzlabota mājā kārtība, ir remontdarbi jau tie, cik mēs varējām veikt, mēs esam veikuši. Un pavisam savādāks tas skats ir. Tomēr vienu laiku bija tā, ka tie remonti nekur negāja. Stāvēja visu uz vietu un visa tā māja bija tāda nolaista izskatījās. Kā tas ir jūs kā mājas vecākiem? Kas ir tas grūtākais jūsu darbā, ko jūs dariet? Tas ir runāt ar cilvēkiem. Jo tāpēc, kad, piemēram, mūsu mājā ir visi vienstabu dzīvokļi, 74 dzīvokļi, un ļoti daudz ir pensionāru tieši, un tie, kas īrē dzīvokļus, kur nav ieinteresēti, protams, nekādās darbībās. Un, teiksim, uz tādām kopsupulcēm arī mēs nevaram īsti sasaukt visus, jo visiem tā kā dari tu, viņi saka, dari tu. Bet vai palīdz arī tomēr tas ceļš, ko mēs ejam, ka daudz lietas ir iespējams arī internetā izdarīt, vai tas ir svarīgi? Ir svarīgi, noteikti ir svarīgi, tāpēc, ka ja būtu jāskrien visur tikai ar papīrīti un ar kājām, tas būtu daudz sarežģītāk, visi mēs strādājam. Šodien svētku reize. Ko jūs novēlētu svētku reizē Nīpam? 25 gadi nav nemaz tik daudz. Ko jūs novēlētu mums tālāk? Es novēlētu, lai tiešām pilnveidojās, lai tas viss būtu redzams pilsētā, jo, manuprāt, pilsēta tiešām ir tāda salīdzinoša vispār ar citām tādām tuvākajām, teiksim, ja, kad ir tiešām skaista seja viņai. Nav tāda nolaista, un mājas, ja būtu vēl renovētas visas mājas, tad būtu vispār, man liekas, ļoti skaisti. Šodien mēs aicinājām tādā svētku noskaņā. Vai tādas tikšanās jums šķiet interesants, vai tādas vajadzētu saglabāt, gadā reizi satikties, vairāk iepazīties, parunāties? Es domāju, ka jā, jo tā, ka sanāk visi kopā, tā katram ir kaut kas sakāms, tonis aug, klausītāji mazinās. Un nav vairs tās maidu uz tām lūpām, ja? Ļoti jauki. Tā ir tāda pirmā reize. Jā, ļoti labi. Paldies liels. Unikāls mājas kontaktpersona, jo pirmā 12. vēka, kas tiek renovēta, pēc būtības tas ir eksperiments un izaicinājums. Ja tādos īsos vārdos jums jāpasaka, kā tad bija kāds iesākums? Taču nebija nemaz viegli līdz tam nonākt, lai visi 12. mājas iedzīvotāji vienotos un tomēr nolemtu, ka jā, darīsim to. Jā. Tas pats grūtākais sākums, ja, mēģināt pārliecināt un mēģināt saprast visiem pārējiem par to, ka tas process ir jāsāk un ka siltināšana jāveic, jo tas tomēr atmaksāsies mums visiem. Ja. Un izdevās, jā. Man prieks. Tā iniciatīva nāca no iedzīvotāju puses vai no Nīpa puses? Sākums bija no Nīpa. Un tad jau, mums tur arī atbalstītāji bija mani, no mājas iedzīvotājiem. Mēs izveidojam mājas padomi, un tad tas sākās tas darbs individuāli, burtiski individuāli ar katru dzīvokļu īpašnieku, jā, un tur bija opozīcija mums, bet, pamazām, un mēs dabūjam tos 2/3, mēs dabūjām, jā, no 67 dzīvokļiem, 2/3 mēs pārliecinājām, un mēs saņēmām Altuma un valsts atbalstu šim visam pasākumam un finansējumu 1,1 miljonus eiro. Mēs tagad esam apguvuši. Jā, un tagad pat būs mājas nodošana eksploatācijā. Ko jūs varat teikt? Vēl jau darbiņi darām, vēl māja nav nodota, bet jau uz šo brīdi kāda ir tā sajūta? Ir tāda sajūta, ka ir pareizais ceļš iet, ko jūs teiktu tām citām 12 stāvenēm, kas tur blakus ir?
citā vienkārši. Nav nekas tur jāskatās, tur kaut kas jāskaita naudas izteiksmē, kaut kā paskatieties. Tur ir nīpami skaisti, viss redzams pa mājām, kāds ir energoefektivitāte, ja, un kāds ir siltuma enerģijas patēriņš pa mēnešiem, burtiski pa mēnešiem. Ja. Un mums jau parādās tad decembris, janvāris, februāris, mums ir gandrīz 2 reizes mazāks siltuma enerģijas patēriņš, kā bija līdz šim. Tur redzams, tas viss pilnīgi skaidri. Un tas var apskatīties jebkurš NIP mājas lapā un atrast savas mājas energo izdevumus, ja, un patēriņu, un arī kā ir mainījies pa gadiem. Ja. Tā kā tas ir vispārliecinošākais. Kā tas ir? Vai bez NIPa ēka būtu paveikusi šo darbiņu? Nav iespējams. Nav, tomēr redzēt, kas ir pirmais, kas ir mums ļoti palīdzēja Kukuta kungs. Ja. Viņa bija pie mums vairāk kārtīgu sanākšanām bija, un tad mēs pieaicinājām arī no tām mājām tos atbildīgās kontaktpersonas, kuras jau siltinātas, ja. Tur parāda reāli, kāda rēķina bija un kāda rēķina tagad ir, ja. Un jā, nu, viss, paldies Dievam, viss aizgāja. Jums kā kontaktpersonai, pēc būtības, kas ir tas grūtākais jūsu darbā? Man liekas, ka īpaši nekāds, redz, tev jābūt tādam, ka liekas, citiem liekas, ka te nezinu kaut ko maksā, nezinu kaut kāds aizkulisēs, ka mūs saņemsim kaut kāds lielas naudas par šito te, jā, bet te jābūt tāda, es kā saku, es 60 gadu komjauniec, jā, man ir tāda doma, ka man kaut kas tomēr jādara. Nīpam šogad 25 gadi, ko jūs teiktu, kā jūs sveiktu viņu 25 gadu jubilejā? Ziniet, es pateikšu malači, jā, jo es paskatījos tagad to prezentāciju, jā, brīnišķīga prezentācija, skaista prezentācija, var rādīt jebkuram vietā, jebkuram Latvijas iedzīvotājiem, ja, un ne tikai Latvijas iedzīvotājiem, lai paskatās arī ārzemnieki, kā viss notiek, kā mums attīstās, varbūt gribētos, lai tas viss notiktu ātrāk, bet viss notiek pareizi un uz pareizi ceļa mēs esam, ja. Un paldies NIPam, paldies mūsu inženieriem, paldies atbildīgai tā mūsu Rīna kungam, ja, kuri ved pareizi ceļš mums izvēlēts, viss tā kā vajag. Es domāju, ka ēka apsaimniekošana nekad nav bijis vienkārša tēma, un man kā mājas kontaktpersonai ikdienā ļoti daudz nāks risināt dažādas jautājumus, un tāpēc es diezgan bieži saprotu nekustamā īpašuma pārvaldi, cik grūti ir viņiem varbūt īstenot tādu vai citu darbu. Bet es domāju, ka noteikti mums ir jāmeklē labo, ko izcelt visā šajā darbā, un tas, kad daudz tiek īstenots un ieguldīts IT jomas stiprināšanā, es domāju, tas ir faktors, kas īstenībā ļoti palīdz komunicēt gan ar nekustamā īpašuma pārvaldes speciālistiem, gan arī mums, kā māju vecākiem, komunicēt ar dzīvokļu īpašniekiem. Līdz ar to es domāju, ka noteikti ir vēl daudzas lietas, ko uzlabot, un šis paveiktais darbs ir varbūt tikai sākums kaut kam labajam. Un noteikti es priecājos par tiem projektiem, kas ir saistīti ar ēku energoefektivitātes jautājumiem, ar ēku siltināšanu, jo to rezultātu izjūt gan tie, kas tur dzīvo, gan arī izjūt tie, kas iet garām un novērtē šo ēku, gan vizuāli, gan to, kā gan viņi izskatās, un arī sakopta vide. Tā kā noteikti es priecātos par lielāku aktivitāti no dzīvokļu īpašniekiem, par dažādu lēmumu pieņemšanu, jo lēmumus jau pieņemam mēs paši, ne jau nekustamā īpašuma pārvalde.